Man vienmēr ir ko teikt. Par daudzām jomām, jo es piedzimu kā ļoti zinātkārs bērns, un vienmēr esmu darījis visu, lai es uzzinātu to, ko man vajag uzzināt. Un tāpēc es tagad jums pastāstīšu, ko es redzu, kas notiek tepat Eiropā. Mums saka demokrātija. Nu tad, kas ir vecās valstis? Itālija, Spānija, Francija. Vācijai tas viss izpalika, tāpēc, ka karš sagrāva Vāciju, un tur tomēr kaut kāda atzimšana sākās. Uz otru Vācijas daļas rēķina, uz Austrumu Eiropas, uz mūsu rēķina, protams. Bet kas ir vecā Eiropa? Tie saucamie aristokrāti, kas bija vergturi un lieli briesmoņi, un būtībā nekas jau tur nav mainījies. Tā ir tikpat kā kastu sistēma. Ne tai pašā Itālijā, ne tai pašā Spānijā, ne Francijā. Ja tu esi no zemākiem slāņiem, ja tu esi no zemniekiem, tu augšā netiksi. Tur tā lieta. Un tāpēc no tām zemēm gudri cilvēki, bet kas nāk no tautas, brauc uz citām zemēm. Jūs redzat, mums ir pietiekoši daudz spāņu, kas fantastiski runā latviski, kas dzied un ir gudri un māca citus. Jā. Mēs tik tā burkšķam un sakam, ka mums te nekā nav. Mums ir mūsu saknes. Mums ir mūsu tautas dziesmas un nerātnās arī. Un tad palasiet nerātnās, un tad jūs sapratīsiet, ka mēs esam, ka mēs būsim, un mēs arī bijām. Jo bez smaidu un smiekliem te nevar pasaulē izdzīvot. Šobrīd, kas nemainīsies, tam nākotnes nebūs, un jāprot pielāgoties jaunajā enerģijai. Mēs redzam, ka ir tie, kas neprot. Viņi runā un dara muļķības. Sievišķās enerģijas laikmets ir atnācis uz neatgriešanos. Vecais pazūd. Un, lai vieglas smilts vecajai sistēmai, radīsim jaunu. Un ar tādu tautu kā manējā, ar tādiem cilvēkiem, var darīt brīnums. Jums tikai ir jānotiec pašiem sev. Un es jau dzirdu, jūs arvien vairāk sākat runāt pretī. Arvien vairāk sievietes pieprasa cieņu. Un tur jau tā lieta. Un nevienam vīrietim nav tiesības sievietes pieaugušas saukt par meitenēm, jo es savā vecumā, ja man kāds pa meiteni saukt, jo es nesen dzirdēju, ka viens kungs, kas sēž Saeimā, viņš teica, ka viss vecums sievietes viņš sauc par meitenēm. Es to skatu, ka tas ir apvainojums man. Jā, tas ir apvainojums. Un tad nevajag aizmirst. Šodien ir tā kā bumerangs, ko pasaka, tiesiet atpakaļ uz tev pašu. Un tik un tā nevajag aizmirst. Smejas tas, kas smejas pēdējais. Un lai dzīvo pavasaris. Šis skaistais ceriņa laiks. Man sētā zied kokveida peonija. Viņa reibina. Viena sieviete teica šonedēļ, ak, tāda viņa izskatās, tad man arī jāstāda. Es saku, iestādīt jau tu vari. Pārstādīt viņa nedrīkst, tad viņa neaugs, un tad vēl 15 gadi jāgaida, lai būtu tāds krūms kā manējais. Pacietība, mīļie. Pacietība. Un mēs esam pacietīga tauta. Mēs netaisam troksni par nepako. Bet mums pacietībai arī ir mērs, vai ne? Es jūs mīlu, un es ar jums ļoti, ļoti lepojos. Atā!